Uzkrāšanas princips ieņēmuma izdevuma atzīšanā. Tas ir viennozīmīgi divkāršā ieraksta princips, jā, bet kāpēc tas ir tāds grūtāks būvniecībā? Tāpēc, kad, ja ir iesākti būvdarbi, tad mums tai bilances datumā ir jāatzīst izpildītā ieņēmumu daļa un pretī jāatzīst izdevumi, kas uz šiem ieņēmumiem attiecās. Tas dokuments vissvarīgākais, kurš pasaka, ka es kā būvnieks izdarīju un tu kā pasūtītājs pieņēmi šo manu darbu un apstiprini, ka šajā izpildes aktā vai pieņemšanas nodošanas aktā, kā kurš mēs to nosaucam, tie veiktie darbi un tā summa, kas ir minēta, ir akceptēti no pasūtītāja puses. Pasūtītājam nav pretenziju, jo grāmatvedis uzreiz domās, kā te būs, kas ir nodokli, kā es to grāmatošu, kur es to parādīšu uzskaitē. Ja? Tā kā tas būtu tā forši, ja uzņēmējs arī šo te līguma projektu tomēr parādītu grāmatvedim, lai grāmatvedis ar savu profesionāļu aci izvērtē, vai tur viss ir kārtībā. Tālāk par iespēju, kā vispār mēs piesaistam darba spēku. Viena no opcijām ir pašnodarbinātie, ja? Tātad šeit ir atkal tāda tabula ar aprēķinu variantiem, kuru izskatīsiet paši, ja tas ir aktuāli, būs jums, ja? Tātad pašnodarbinātais, kas nav reģistrējis saimniecisko darbību, pārsakot fiziska persona, kas jums sniedz pakalpojumu, kas nav reģistrējis saimniecisko darbību, tad ir apliekams ar visiem nodokļiem darba spēka, un ja fiziska persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību, tad, protams,